Ok, sveicieni, kolēģi. Joprojām sveiciens no Dubajas, un šodien, protams, apstīsimies jautrāku mīmkoinu, kas saucās Winner AI, kas ir daļa suns, daļa mākslīgais intelekts un daļa desa. Vai ne jautri. Tā kā viss pēc kārtas, tātad šī te mīmmonēta dotajā brīdī ir iespējams iegādāties Ethereum protokolā, Ethereum ķērē, kā saka, ja? Tad var pirkt ar Ethereum vai USDT, un iesteikot dotajā brīdī, staking procents ir 2666%, kas, protams, dod fantastisku atdevi pat tādā brīdī, kad jūs viņu mēģināsiet realizēt, līdz tam laikam jums būs jau uzģenerējusies tā kā vesela rinda ar vēl vīneriem, un tas ir labais, tas ir tas, ko var izdarīt šobrīd. Baltā lapa, tad izlasām balto papīru, standartiņš, jā, tad šeit smuki viss atstrādāts, vairāk vai mazāk par to, kas tad tas vīners tāds ir. Tas ir Artificial Intelligence, ir šo, kā saka, mākslīgā intelekta tokens, kurš tā kā ir atšķirīgs no visiem citiem, ar ko viņš tur atšķirās no visiem citiem, ar to, kā viņš izskatās. Bet tajā brīdī, nezinu, vai jūs zināt, bet kādā ziņā daudz, kas ir saistīts ar mākslīgā intelektu, tādām platformām, kā, piemēram, tas bijām arī paši seminārā, tev no Sana, ja, kur tokens tur tā kā šļūt uz augšu uz leju, ja jūs paskaties all time, tad paskaties, kāds rezultāts bijis, ja. Viss, kas ir saistīts ar šādām te mākslīgā intelekta lietiņām, protams, tiek pamatīgi promotēts, un svarīgākā sadaļa tā, kad, ja jūs skatāties uz Nvidia, kas ir viens fantastiskais stāsts, ja, tad, protams, jūs saprotat, ka daudzi mēģinās darīt kaut ko līdzīgu, lai nopelnītu. Mīmkoini paliek mīmkoini. Šajā gadījumā uz mīmkoiniem mēs pelnām tikai uz to, ka mēs viņus pērkam iepriekš pārdošanā šeit paši kriptomānijā, ja, un realizējam pie pirmās iespējas, kad tiekam klāt saviem makiem un varam realizēt. Tie, kas zina jau, par ko es mazliet iesmēju, tie zina, kas nezina, tad mums tad ir stāsts ar savu maku, ja, kuram mēs šobrīd netiekam tagad klāt. Jo vētras laikā Dubajā dators noslīga, un jaunajā datorā, diemžēl, seed phrases vai tās frāzes jāievada, viņas ir, diemžēl, Latvijā dotajā brīdī. Tā kā tā. Bet to pasakot, tātad tokenomiku apskaramies, tātad pirms pārdošanā tiks realizēt 30%, kas nav slikti. Stakingā iedos vēl 20%, tā kā lai varētu iet apkārt, kopā veido 50%. 20% community rewards, DEX liquidity, tad decentralizētā un centralizētā likviditāte pa 10%, un marketingam 20%. Nav nevainas. Lūk, kopējais skaists, cik tokeni tiks izdoti. Ja, un šajā gadījumā viss ir mums saprotams vienkārši tātad līdz pirmais tātad desu armijas palaišana. Winner contract audits tiks veikts pirms pārdošanas, tātad launch, tas ir tas, kas ir šajā visā pirmajā plānā nolikts. Tad pārējā daļa tiek sagatavota un, protams, pasaules mārketinga kampaņa. Tas viss notiek šajā pirmajā solī, kurā arī esam dotajā brīdī. Ja? Tā kā tas ir būtiski. Paskatieties arī, kāda tad cena dotajā brīdī. Cena ir ļoti laba. Šobrīd ir savākt 268,000 un nākamās cenas kāpums būs vai nu tad, ka šitās stundas beigsies, vai nu kad kopējais investīciju apjoms savāksies pie 419,000, ja tad būs tagad cenas kāpums. Ja? Viena Winnera cena šobrīd, lūk, te varat redzēt, ja ir 0,00306, kas nav pavisam slikti. Otrs variants, ja jūs negribat pirkt viņu ar Ethereum vai grūti nopirkt, jo ir augstas gāzes maksas, viņu var nopirkt, protams, ar BNB. Bet, kad pēc ar BNB, protams, tu palaid garām šīs staking iespējas. Tāda kā alternatīvas, nopirkt, protams, ir vieglāk. Ja? Kā nopirkt, visiem jau sen ir skaidrs, tātad spiežat spogu, savienojat makā, tātad metamaskā vai kādā citā savā Web3 makās ieskaitīšu attiecīgo kripto un nopērkat cik daudz, cik varat atļauties vai cik vēlaties. Un atcerieties, ka vienmēr piedalāties tikai ar savu risku kapitālu, un par to man jau jums nav jāstāst vairāk to, ja jūs visu zināt. Bez tā visa, neaizmirstat aiziet uz www.kriptomanija.lv un pieteikties uz mūsu klātienes semināru, kur mēs jums parādīsim un pamācīsim daudz dažādas interesantas lietas, vismaz 15 veidus, kā var pelnīt kripto jau šodien, bet tas seminārs domāts tieši tiem, kas ir pašā sākumā. Varbūt tādi, kas vispār neko nezina, varbūt tādi, kas drusku zina, bet ir kaut kur apmaldījušies, ja tā kā tas notiks atkal jau pavisam drīz mājā. Katrā ziņā, kamēr vēl vietas ir, ejiet, pieskaties tagad, lai nebūtu kā iepriekšējās 2 reizes, kad cilvēki palika aiz durvīm un bēdājās, ka viņi bija nokavējuši. Ja? Tā kā tāda lieta. Atgriežoties pie Winnera šeit, tad var tā atnāk un apskatīties, kas tad šis tāds ir. Vienmēr, kā es saku, var izlūkot šo te uzklikšķinot ar labo taustiņu, ja? Un atkarībā, kāda jums ir iestatījuma datorā, jūs varat uzreiz iztulkot vai ielādēt Google, lai viņš tulko jums, ja? Atkarībā, protams, arī kādā pārlaukā jūs šo te visu skatāties. Ja? Kā vienmēr,
lielākā daļa šīs te monētas, ja, ir anonīmas. Tik daudz, cik vienkārši viņas nāk no tādiem resursiem, ko mēs esam papētījuši, ja, un tāpēc mēs tā kā paši viņus arī pērkam ar savu riska kapitālu. Riska kapitāls, priekš mums ir tā nauda, ar ko mēs varam atļauties šādās piedalīties. Tas nozīmē, ja negadījumā mums sanāk nevinnēt naudu, vai, kā saka, nevinnēt uz šo te mīmkonu augšupēju, ja, mēs par to ļoti nebēdāsimies. Tātad var aiziet un apskatīties arī, cik aktīvi ir kopiena. Apskaramies, kas te notiek ar Twitteri. Telegram grupa, protams, vajag ir paskatīties, cik tāda pavisam svaigi ir. Ja, tā kā, šie te Winner AI ir diezgan svaigs, kā izskatās. Ja. Līdz ar to paši uz savu atbildību pērkat, cik gribat. Ja. Lielākā daļa cilvēku, kas ir mūsu draudzīgajā kriptomānijas kopienā, un jau seko mums ilgi līdzi, ir jau nopelnījuši ļoti daudz. Ļoti daudz katram, protams, tas ir cita lieta. Bet, ja mēs paskatāmies, ja jūs varat nopelnīt 100%, 200% vai 1000% uz savu riska kapitālu, es domāju, ka tas jau ir daudz. Ja? Un mēs apsveicam visus, kas ir jau mūsu tā kā ciešākajā kriptomānijas draugu pulkā arī, kur mēs vairāk vai mazāk runājam par to, kā šis viss strādā un kā mēs paši realizējamies vai ejam uz šādu visu pasākumu. Bet, jebkurā gadījumā, lai iekļūtu mūsu ciešākajā draugu pulkā, jāsāk ir ar to, ka jūs pievienoties mūsu semināram. Tāpēc www.kriptomania.lv tas ir, ar ko jūs sākat. Ja? Jo mēs gribam caur cilvēkus riņķī, kas saprot, ka mēs runājam vienā valodā. Mēs par pamatlietām tiekam skaidri, pirms vispār mēs kaut kur tālākajiem. Jā, tātad šis te, protams, pasākums Winners tiek parādīts arī medijos. Šajos medijos mēs arī viņiem sekojam, Crypto News, Techpedia, News BBC un Bitcoin List un tā tālāk. Ja? Tā kā parasti ir tā, ka šie mēdī palīdz arī, protams, piesaistīt vairāk interesantus, piesaistīt vairāk, teiksim, tos, kas grib uzspēlēt uz šīm te augstāka riska investīcijām, ja, kā mīmu monētās, ja. Un līdz ar to mums parasti izdodās, kā minimums, ne tikai saglabāt savu riska kapitālu, bet dubultot, trīskāršot, pieckāršot un pat 10kāršot dažreiz savu kapitālu. Tā kā tāds pasākums. Vēl ir svarīgi tātad audits. Ar šīm monētām ļoti vienkārši CoinSalt ir pēdējā laikā kļūst ļoti populārs tiešām mīmu monētām, ja. Un šeit, protams, ir audita rezultāts. Audits tiks veikts ir manuāli, tas jau tikai labi, ja tad viņš ir apskatīts, kontrakts ir apskatīts, izlasīts, painteresēts un viss pārējās lietas. Tā ir apskatīts arī kontrakta adrese, tokena īpašnieks, kas ir, ja, tad šeit arī pēc koda, ja jūs saprotat kodu, ja. Un tad, protams, kaut kādas lietas, kas varētu tā kā likt šaubīties sevišķi tiem, kas ik pa laikam varbūt viņās uzķerās uz kaut kādiem skemiem, vai kā saka, uz blēžiem, jā, uz blēžiem. Tāpēc CoinSalt ir tāds, teiksim tā, caurmēr uzticams resurss, vismaz, ja monētas īpašnieki ir samaksājuši 10 000 vairāk par šo te auditu, tad, viņiem ir mazliet vairāk kā nolūks kādu apkrāpt uzreiz pie pirmās iespējas, ja tāds arī pasākums. Lūk, tad vēlreiz nākat šeit, links zem šī video. Domājiet, kā jums patīk vai nepatīk Winners AI, lasiet white paper, balto papīru, ja, tad, ja jums gribās kā nopirkt, te ir arī soļi kā nopirkt, pievienot maku, ja, nofinansēt maku, tātad, cik jūs gribat šos tokenus un pēc tam, protams, iesteikot, ja. Pieļākais veids ir šeit, iet caur stakingu, apskaraties, tātad mēs esam pašā sākumā, un šeit, tātad risku MetaMask jums uzreiz izlaiks, cits marks, kāds jums būs, ja. Buy and stake, spiežat šo te buy and stake, izvēlties maku attiecīgi, man šeit nav ielādēts maks, tāpēc, un aiziet, sākat pelnīt savus Winnerus un savu pašo kripto. Tik daudz apskats par šo te fēno jauko suņam līdzīgo mākslīgā intelekta mīmu tokenu. Investēt atbildīgi, piesakojot kriptomāniju visos mūsu resursos un mēdījos, kur mēs tā kā dalāmies ar visām šīm te jaukajām informācijām par un ap kripto investēšanu un pelnīšanu. Ja? Un neaizmirstiet nākt uz mūsu vietni kriptomania.lv, pieteikties uz mūsu tuvāko semināru un tiekamies jau dzīvajā. Pagaidām, lai jums forša diena, pelniet daudz kripto un uz tikšanos. Pagaidām, čau.